tagad Jāņa Zandberga īpašā recepts. Ķiplokas peķīts, ja? Ķiplokas peķīts, saulīts. Buka ciska. Pipariņi. Un tagad mēģināsim viņu, pat cik viņi ir ļoti liesi, teiksim tā. Mēs viņu tagad pildīsim ar ķiplociņu. Tas ir stiprākā garšā, viņš ir iesālīts, lai tas sālīts iziet cauri. Un visu liksim šo te šķiņķa, bet speķi gabaliņi. Speķis vajadzīgs, lai mazliet to lieso buku padarītu traknāt, ja? Jā. Cilvēki, kas nav mednieki, gatavojot medību gaļu, viņi saka, bieži vien ir kaut kāda piegarša medību gaļai, viņi varbūt ir cietāk, vai ne? Tie, kas zina, tiem varbūt tādas sajūtas nav, bet šāds mīts pastāv. Nu, mēdieniem svarīgi ievērot viņu pagatavošanu šo tehnoloģisko procesu. Tā ir tā pirmā lieta. Otrā ir, protams, zināt arī, mēģināt kaut kādas lietas izbaudīt, saprast, kas ar ko garšo kopā. Nepārforsēt ar sāli. Jā. Tas, es domāju, ka tas saistīs tikai un vienīgi ar to drosmi. Ja? Bieži vien cilvēki saka, ko es tur likšu viņam klāt, kaut kādas klasiskās lietas tur ieliek, tad to pašu sālīt piparīt. Ja? Kaut kā tur domāt, es nezinu, iemet cepeškrāsnī un tad brīnās par to, ka tur sanāca kaut kāds pasaules, sāks ar vai negaršo vai kaut kādu piegaršiņu. Ja? Šeit mēs konkrētā gadījumā mēs jau liksim virsū tādu, mums ir tāda asā aģika mērcīte, mēs viņu arī izmērēsim, jā, bet mēs viņu tīsim daļai iekšā arī alumīnija folijā, lai viņi mums te kastumā tā galīgi neizkalst. Tas viss nedaudz ievilkās un liksim iekšā vienā īpašā kūpinātavā, ko mēs saucam par portīvo kūpinātavu, kuru mēs arī tepat Strandavā ražojam. Un mēģināsim parādīt, cik tas ir īstenībā vienkārši. Liekam visu. Liekam šeit noliņas un siltam projām. Kastīte šī te konkrētā ir portīvā dūmu kūpinātava. Paredzēta ceļotājiem, piknikā braucējiem, visiem cilvēkiem, kam patīk baudīt svaigas kūpinājumus no paši iegūtām izēvielām. Šīm ieklēm mēs ieliksim iekšā uz mūsu iededzinātajiem oglēm. Šī ir skala vanniņa. Un tas uzdevums ir tāds, ka šie skali, saskaroties ar ogli, sāks dūmot. Ne degt, bet dūmot tieši un dos mums nepieciešamo dūmu garšu. Viss. Sūtām viņu iekšā. Šeit mums 3 stundas gatavojās mūsu cepets. Cepets karstajā kūpinātavā, aptuveni 180 grādos, ar dūmu piegaršu. Ko vērsim vaļā, skatīsimies, kas mums ir sanācis. Izskatās čās un brīns. Faktiski šāda veida kūpinātavas tā galvenā priekšrocība ir, tas, ka viņi ir maziņi, kompakti, jā? Jā, maziņi, kompakti, ērti, vienkārši lietošanā. Līdz paņemam gan copmaņiem, principā, gan medībās. Gan copmaņi, gan arī medībās, gan arī vienkārši braucot dabā kādā piknikā. Ņemam līdzi, paņemam līdz gaļiņu. 3 stundiņas, 2 stundiņas. 3 stundiņas mums ir vienkārši izmeklēts šobrīd buka kājas cepetis. Jā, bet ja mēs ņemtu kaut kādu vienkārši, zivtiņu, tas būtu kaut kā 40 minūtes, un mums būtu gatavs kūpinājums. Tieši tā.